Sveiks, sveiks. Prieks redzēt. Es kaut kur esmu redzējis, jā. Es jau maz skatos televizoru. Suminēti Xiaomi arēnā, vai ne? Un mums ir sarunāta neliela ekspresa intervija. Gribējām pāris jautājumus. Pirmām kārtām, Aivar, vai jūs pats bērnībā arī nodarbojaties ar basketbolu? Jaunībā vai bērnībā? Vairāk vieglētiku un atlētiku, bet skolas izlasē spēlēju. Jā. Taču esat regulārs viesis uz mūsu puiču spēli. Protams, jā. Protams, jo liela daļa no mūsu izlases šos gadus ir tie, kas kādreiz mūsu klubā Ventspils spēlējuši. Jā, un arī baumo, ka Strēlniekam šī esot pēdējā spēle. Ko baumo? Ka Strēlniekam šī ir pēdējā spēle. Jā, tā es dzirdēju, jā. Es ceru, ka viņš kā veterāns uzspēlēs Ventspilī. Jā, lai neaizmirstu garšu. Sekosim līdzi. Un varbūt, ja varu jautāt, ja būtu iespēja spēlēt šodien ar kādu no Latvijas basketbola izlases puišiem, varbūt ir kāds favorīts, ar kuru gribētu spēlēt? Es taisnīgi gribētu ar Strēlnieku kopā, tāpēc, ka viņš ir gudrs un viņš tā prot organizēt spēli, ka tie, kas spēlē švakāk, spēlē labāk. Un man tā reiz tas būtu vajadzīgs, lai viņa gudrība iedotu man spēles māku. Lielisks suminājums. Nu ko, novēlēsim Latvijas puišiem veiksmi un izdošanos. Jā, paldies, jā. Lai arī jums veicās. Paldies. Prieks. Tāda maza ekspresa intervija ar mūsu vienu no spilgtākajiem basketbola līdzjutējiem.